Filiāles radās sakarā ar potenciālo studentu un vietējo pašvaldību aicinājumu nodrošināt mācību procesu tuvāk studentu dzīvesvietai. Ceļš uz Rīgu no Liepājas vai Gulbenes prasa daudz stundas un nav lēts. Juridiskās koledžas Liepājas filiāle ir visvecākā no 4 filiālēm. Ir arī vēl filiāls Ventspilī, Gulbenē un Valmierā. Juridiskās koledžas Liepājas filiāle ir mācības uzsākusi 2001. gada janvārī. Mācās studenti Liepājas filiālē ne tikai no Liepājas pilsētas, bet arī no reģioniem. Piemēram, kā no Nīcas, no Aizputes, no Kuldīgas, no Saldus, no Skrundas un vēl no citiem reģioniem tuvākiem. Mācību process filiālēs tiek organizēts piekdienās un sestdienās. Lielāko daļu docētāji mācību procesam tiek nodrošināti no Rīgas. Docētāji no Rīgas tiek nodrošināti mums ar transportu un arī tiek nodrošināti ar naktsmītni. Ir juridiskās koledžas dzīvoklis, kur viņi arī paliek pa nakti. Ir arī, protams, docētāji no Liepājas, kas ir sava aroda speciālisti. Piemēram, kā Normunds Grūbis, kas ir valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes priekšnieks. Vai arī, piemēram, Atis Dzērvēns, kas ir Liepājas pilsētas virsprokurors. Un arī citi vēl aroda speciālisti. Tiek arī organizētas studentiem lekcijas ar vieslektoriem. Un bija, piemēram, ļoti liela atsaucība, kad ieradās vieslektors mums no Amerikas Savienotām valstīm, Jānis Bolis, kas nolasīja lekciju kursu darījumu sarunas. Studentiem ir pieejams metodiskais kabinets, ir pieejama juridiskās koledžas biblioteka, kur grāmatas viņi var ņemt gan uz mājām, gan arī izmantot lasot uz vietas lasītavā. Ir arī pieejami mums visi jaunākie periodiskie izdevumi, gan žurnāli, gan laikraksti, ko studenti arī ļoti aktīvi izmanto savam darbam, pildot gan mājas darbus, gan referātus. Ir iespēja studentiem izmantot gan mācību auditorijas, kas ir tehniski aprīkotas ar datoriem, sporta zāli, peldbaseinu un arī ēdnīcu. Visas mācību auditorijas ir tehniski aprīkotas un arī ir pieejami projektori. Studentiem tiek organizēti dažādi pasākumi, no kuriem visgaidītākais ir Fukšu balle, 1. kursa iesvētīšana studentu kārtā, ko organizē 2. kursa studenti ar juridiskās koledžas administrācijas atbalstu. Katru gadu studentiem tiek organizēts bowlinga turnīrs, fotoizstāde, esejas konkurss un arī vēl citi konkursi. Juridiskās koledžas absolventi ir arī ļoti pieprasīti darba tirgū. Piemēram, absolventi strādā par pašvaldības priekšsēdētājiem, kā piemēram Nīcā, Aizputē, arī juridiskos birojos, sociālā dienestā, valsts ieņēmuma dienestos strādā, kā arī par tiesneša palīgiem. Ir arī kļuvuši par virsniekiem un paaugstināti amatā gan policijā, gan robežsardzē, gan Liepājas cietumā. Juridiskās koledžas Ventspils filiāle darbojas jau vairāk kā 10 gadus. Un jāsaka tā, ka viens no iemesliem, kāpēc mēs tik ilgi te arī pastāvam un studenti izvēlās tieši mūsu skolu, ir tas, ka mēs esam tādā ģeogrāfiski labā vietā, jo tepat ir autoosta. Un tas ceļu tīkls arī tā sanāk kopā uz to Ventspilu, gan no Talsiem, gan no Kuldīgas. Ļoti daudz studentu mums ir bijuši no Rojas, pat no Saldus. Kas tad mācās juridiskajā koledžā? Sākumā varbūt tas bija vairāk tie bija studenti, kuriem darbā bija nepieciešamība kaut ko iegūt vairāk. Gan no policijas, no muitas, no apdrošināšanas kompānijām, no bankām un tā tālāk. Cilvēki, kuriem juridiskās zināšanas pietrūka, un kuri gribēja apgūt. Mums ir bijuši arī tādi studenti, kuri jau vienu augstskolu ir beiguši tā tad jau otru izglītību iegūst taisni juridiskā plāksnē. Kaut gan jāsaka tā, ka pēdējā laikā
parādās tādi vairāk gados jaunāki cilvēki, kuri acīm redzot, to varbūt nosaka tā ekonomiskā situācija, kad cilvēki šeit ir atraduši sev vietu un darbu, un tad izmanto tās iespējas, kas tepat ir tūmā, lai nav jābrauk uz Rīgu vai uz kaut kurien citurien, tad viņi arī apgūst šeit. Mēs esam ļoti priecīgi par sadarbību ar pirmo ģimnāziju, kur telpas mēs īrējam, jo mēs redzam, ka šeit rūpējās par studējošajiem un par vidi un par docētāju labsajūtu. Ja, mums ir docētājiem jauka atpūtas telpa un arī nodrošinājums ar tehnisko inventāru. Mēs varētu pat teikt, ka labs, jo ir gan pārnēsājumie datori un pārnēsājumie video projektori, gan arī stacionāri klasēs. Un mums ir kodoskopi, mums ir internets, mums ir datorklase, jūs redzēsiet vēlāk. Mums ir ļoti laba arī aprīka gan šeit metodiskajā kabinetā, kas ir šis kabinets, ir literatūra, gan arī studenti var izmantot skolas biblioteka, kur arī ir nepieciešama kāda literatūra. Tāpat dokumentu lasītāji, tagad jaunākais, ja kodoskops, piemēram, iziet no ierīnas, tad mēs varam aizņemties no skolas. Tādā ziņā ir šī vide, manuprāt, priekš studējošiem ir tāda sakārtot un arī pret docētājiem laba. Juridiskā koledža darbību uzsāka 2007. gadā Gulbenes 2. vidusskolas telpās. Izvēlētās telpas ir ērtas jebkuram studentam. Skola atrodas pilsētas centrā, pielāgota cilvēkiem ar kustības traucējumiem. Telpas gaišas un plašas. Nodarbību telpas aprīkots ar mūsdienīgu aprīkojumu, datori, interneta pieslēgums, multiprojektori, interaktīvās tāfeles, nepieciešamības gadījumā televizori un DVD atskaņotāji. Skolā ir iespējams paēst pusdienas. Koledžas studenti tiek nodrošināti ar nepieciešamo mācību literatūru, pieeju datoriem, kā arī katram studentam ir pieejama Juridiskās koledžas e-bibliotēka. Juridiskās koledžas atrašanās Gulbenē ir veiksmīgs risinājums arī Alūksnes, Balvu un Madonas novadiem. Vienāds attālums starp pilsētām, ērta piekļuve. Studentus apmierina, ka pasniedzēji ierodas no Rīgas un dod kvalitatīvas zināšanas un prasmes. Iespējams mācīties tuvāk savai dzīvesvietai. Juridiskās koledžas Valmieras filiāle ir atvērta 2007. gadā. Sāka savu darbību Valmieras valsts ģimnāzijā, kas ir arhitektūras piemineklis, bijušais skolotājs seminārs. Šeit studenti mācās moderni aprīkotās telpās, kas ir aprīkots ar datoriem, projektoriem, dokumentu kamerām, ar internetu pieslēgumu. Studentiem pieejams ir arī metodiskais kabinets ar iespēju internetu pieeju, kopēšanu, arī Juridiskās koledžas biblioteka ar plašu literatūras klāstu. Studenti arī ļoti aktīvi izmanto šo biblioteku un strādā ar pieejamo literatūru. Studentiem ir ļoti laba sadarbība arī ar koledžas pasniedzējiem. Ne tikai varbūt klātienē un lekcijās tas notiek, bet arī ārpus lekcijām, gan ar internetu starpniecību, gan ar citiem saziņas līdzekļiem. Valmieras filiāle atrodas ģeogrāfiski izdevīgā vietā, var teikt pašā Valmieras centrā. Šeit pie mums mācās studenti no visas Vidzemes, gan tas ir Limbaža un Limbaža rajons, Valka un Valkas rajons, arī Cēsis.